Man tikko vispār interesanti. Man bija viens uzņēmums, kas taisa 60 miljonus, mārketingā tērē 0. Un vēl viens uzņēmums, kas taisa 90 miljonus, un mārketingā tērē, 2000 mēnesī. Bišķi mazāk. Un jautājums tev, cik jūs tērējat mārketingā mēnesī vai gadā? Mēs tērējam... Investējam, nevar teikt tērēt. Investējam, kaut kādus 1,5 miljonu aptuveni. Mēnesī? Gadā. 1,5. Jā, citas sanāk mēnesī. Jā, kaut kādas virs 100,000. 1,2 nedaudz vairāk. Jā. 120. Kāpēc cik maz? Tas ir tā kā salāgots ar to, cik strauji mēs varam un gribam augt. Jo skaties, kā mūsu uzņēmumā, mūsu mārketings ir... Kāda mums ir mārketinga pozīcijas? Mums ir patēriņa aizdevumi, tas, kā mēs dabūjam jaunos sēļus, tas ir acquisitions. Un retail segmentam tas arī ir ROAS. Cik mums maksā jebkuri sēļi. Un tur īstenībā mēs varam pārdot tās preces, kuras mums ir. Tajā biznesa case'ā, kāds mums ir, mēs tirgojam uz doto brīdi tās preces, kuras mums ir. Mēs nevaram uz doto brīdi vēl būtiski palielināt to apjomu, tāpēc, ka mums ir tie flowi, no kurienes nāk tās preces, tā kā no Lombarda aizdevuma, un ko mēs vēl pat aizsno nopērkam no cilvēkiem preces. Kas attiecās uz patēriņa aizdevumu, kas arī īstenībā lielākā pozīcija, tur mēs sadarbojamies ar tā saucamajiem affiliate un brokeru partneriem. Tur ir vispār tādas lomas. Jā, un tur ir diezgan skaidri tie spēles noteikumi, tu būtībā maksā par sēļiem. Un viņš ir īstenībā ļoti prognozējams un plānojams. Vai ne? Jā. Un kas ir lielākais affiliate jums? Mēs sadarbojamies īstenībā populārākiem, kādi Latvijā ir. Kādu, piemēram, Altero, vai ne? Tiem visiem, ne? Jā, Safe-Finance. Jā, salīdzinājumi platformām, kas baigi. Tas labs trafiks noteikti nāk diezgan daudz. Vai jūs paši nelaižat tādus uzreiz? Nē, mēs laižam, bet mēs īstenībā tas, ko mēs darām, mēs priekšroku dodam tādam performance marketingam. Vairāk, ka mēs varam atsekot, bet mūsu branda awareness arī īstenībā ir diezgan labs. Jā, jo tā atpazīstamība, mēs taisam arī tos pētījumus, kad reiz 2 gados tā gan spontānā, gan tā vispār, dažkārt labāk zinu tos metrikas, bet tā spontānā, gan vispārējā atpazīstamība mums diezgan laba ir, vai ne? Jā, un tur arī. Vai esat mēģinājuši kaut kādas netipiskās mārketinga kampaņas, netipiskās mārketinga actions? Mēs esam sponsoringu taisījuši. Influenceri? Arī influenceri. Mēs diezgan aktīvi esam sociālos tīklos, influencer marketings, arī sponsorings TV šovu. TV šovu arī? Jā. Kādu TV šovu? Lauku sētu mēs sponsorējam. Jā? Jā. Okay. Es gāju, ka kāds viesis man pateiks. Es pats gribu pamēģināt, zini to lampimēlu? Lampimēlu, kad pasta ziņu, vēstuli pasta, bet iekšā kaut priekšmeti. Yeah. Un tas tagad saucas lampimēlu. Tad mārketinga stratēģija Amerikā. Okay. Kaut ko tāds gribu pamēģināt. Tu nedari, zini kā. Es zinu, ka man draugs, kas iepērk dzīvokļus, viņš dara to stulbo lietu, kas ir met to, zini. Zīmītas tajās paskatīties. Es nopirkšu tavu īpašumu. Tas man tā liekas. Tas strādā? Uz lielu apjomu. Viņš tur 10,000 uzzvani. 0,1%. Jā, tieši tā. Un ja tev ir liels apjoms. Good enough. Yeah, it's good enough. Yeah. Right? Yeah, it's good enough.